Indexo pievienojās biržai 22. gadā. Tas ir pensiju pārvaldnieks. Toreiz es pievienojos biržai kā pensiju pārvaldnieks ar mērķi veidot banku. Uz 25. gada novembri, saskaņā ar pašu uzņēmumu datiem, tam pārvaldībā bija 1,55 miljārdi eiro pensijās. Ir bankas darbība, ne tikai tikko ir uzsākta, bet jau vairāk kā gadu banka strādā un ir sasniegts 50,5 miljonu eiro. Liels kredītu portfels, jo tik daudz ir izsniegts kredītos, depozītos ir saņemti 68 miljoni eiro. Apgrozījums nedēļā šiem uzņēmumiem ir apmēram 29,000 eiro. Nav daudz, nav ļoti maz. Kaut ko izdarīt var, bet ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Šeit jau sāk parādīties rādītāji, šis PE, NAS, no angļu valodas not applicable. Ja? Kāpēc viņš nav attiecināms šeit? Tāpēc, ka uzņēmumam nav bijusi peļņa tekošajos 12 mēnešos, attiecīgi šo rādītāju mēs nevaram aprēķināt. Dividendes arī nevaram, ienesīgumu mēs nevaram aprēķināt, jo dividendes pēdējos 12 mēnešos nav maksātas, un attiecīgi šāds arī rādītājs. Var vien šeit piebilst, ka saskaņā ar uzņēmumu pašu dokumentiem, izvirzītajiem mērķiem un plāniem 28. gadā grupas līmenī tiek prognozēta 33 miljonu eiro peļņa. Un mans skatījums uz indeksu ir tāds, ka